Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa, šīs ir raidieraksts tāpēc, ka traumēts, un šī ir 25. gada pēdējā epizode, un tā iznāk tieši 31. decembrī, kas ir jau tāds svētku laiks, gaidot tūlīt to jauno 2026. gadu. Un par godu arī tieši šim brīdim, kurā, protams, ka liela daļa cilvēku mazliet paskatās atpakaļ uz savu pagājušo gadu un droši vien arī kaļ kādus nākotnes plānus un mēģina saprast, kā tad dzīvot tā foršāk un labāk to jauno gadu. Esmu sagatavojusi dažus jautājumus, par kuriem aicināšu jums padomāt, varbūt arī pierakstīt šīs atbildes, tādam iekšējam procesam, lai pārskatītu, kā tad es nodzīvoju to pagājušo un ko tad es gaidu no tā nākošā. Tiešām aicinu paņemt arī rakstāmo un piefiksēt šos jautājumus un pēc tam vēl paņemt arī papildus laiku, lai dziļāk un pamatīgāk iedziļinātos atbildēs, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ja jūs veltīsiet tam drusku ilgāk laika atbildes, jūs patīkami iepriecinās tādā ziņā, ka jūs ieraudzīsiet iespēju, kurā virzienā iet tālāk uz priekšu savā attīstībā, savā dzīves ceļā, tā lai tas patiešām ir saskaņā ar katru no jums individuāli, kas tieši tev, tavā dzīvē ir tas labākais un kas tev tavā dzīvē nedara. Ja, šie būs jautājumi neburtiski, bet šajā virzienā tad attiecīgi aicināšu tevi domāt, lai nākamā gada plānu kalšana būtu varbūt tāda dziļāka priekš tevis. Un tad es jau ķeros klāt, ceru, ka paspēju arī sarūpēt kādu rakstāmo. Un tas pats pirmais jautājums, par ko es aicināšu tevi padomāt šī gada nogalē, pēdējā šī gada dienā, kāda bija tava attieksme un kādas vērtības tā atspoguļoja iepriekšējā gadā, tātad šajā gadā, kas tūlīt beidzās, kāda bija attieksme un kādas vērtības tā atspoguļoja. Tātad attieksme gan pret sevi, gan pret citiem, gan pret dzīvi, gan pret lietām, ar kurām tu nodarbojies, ar procesiem, notikumiem, ar kādiem tu saskāries, kā tu pret to visu attiecies un kādas vērtības tam visam bija pamatā. Un iespējams arī, ka tava attieksme mainījās šī gada laikā, varbūt gada sākumā tā bija viena, pavasarī, vasarā jau mazliet cita, rudenī vēl cita, un tagad gadam noslēdzoties vēl kaut kāda savādāka. Varbūt arī tā bija diezgan līdzīga un maz mainījās šī gada laikā, bet mēģini tiešām atcerēties un pareflektēt par to, arī domājot par savām vērtībām. Varbūt tu vari pierakstīt 3 līdz 5 vērtības, kuras tev bija šajā gadā vissvarīgākās. Piemēram, varbūt kā vērtība tev bija cieņa, mīlestība, veselība,
Varbūt tava vērtība bija turēties kopā, ja, tā kā sadarboties. Varbūt tava vērtība gluži otrādi bija autonomija. Varbūt tev bija svarīgi beidzot atdalīties un beidzot būt sev pašam, nerēķinoties pārāk ar citiem cilvēkiem. Padomā par šīm lietām, pieraksti atbildes, un tad, kad ir izdevies piefiksēt, jā, kāda tad bija šī attieksme un kādas bija vērtības, kā tad tu jūties ar to šobrīd šī gada noslēgumā? Vai tu esi gandarīts, apmierināts, vai tomēr ir sajūta, ka kaut kas nebija pietiekami, vai kaut kas bija pa daudz, vai kaut kas tomēr tev neizdevās tā, kā tu to vēlējies, vai kaut kas nebija saskaņā ar tavām vērtībām, varbūt tās bija kāda cita vērtības saskaņā, ar kurām tu dzīvoji, vai arī nezinu, tu biji domājis, ka ir vērts mainīt attieksmi, un tomēr visa gada laikā tā tomēr palika tā pati vecā, kura varbūt tev īsti nekalpo, varbūt apgrūtina pieņemt tādus dzīves lēmumus, kādus tu vēlētos. Es te mazliet mēģinu teikt tev priekšā, bet skaidrs, ka katra dzīve ir absolūti unikāla, individuāla, un tur ir tik daudz dažādu versiju un variantu, kā tas varētu būt tavā dzīvē, ka noteikti man caur šiem dažiem piemēriem nav iespējams minēt visus iespējamos. Tad, kad šis jautājums ir atbildēts, tad aicinu tevi ķerties pie nākamā. Un nākamais uzreiz jau brīdinu, ja tev ir tāda ļoti, ļoti pacelāta svētku sajūta, šis vismaz uz brīdi var mazliet sabojāt tev garstāvokli, bet tas ir ar gudru ziņu, jo es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tikai ieskatoties acīs savām bailēm, mēs arī varam sākt dzīvot patiesi savu dzīvi, autentisku dzīvi, tādu, kādu mēs to vēlamies. Tāpēc šis mazliet tāds diskomfortu potenciāli radošais jautājums ir, kas pagājušā gadā, tad, kad tu uz viņu atskaties, bija tavs lielākais drauds? Kas bija tavs lielākais drauds? Varbūt tie bija vairāki, tāpēc atkal ņem rakstāmo un raksti stabiņā, raksti sarakstu, nezinu, ja vajag, ņem jaunu lapu, raksti vēl. Ļoti būtiski ir, lai tu identificētu savus stresorus, jeb stresa radītājus, un varbūt kā papildus jautājumu, lai tev izdotos tos identificēt, vēl varētu būt, kas tevī tika apdraudēts. Tātad domājot par lielākajiem draudiem, arī kas tevī tika apdraudēts. Un tad, kad tu atbildēsi uz šo jautājumu, ļoti iespējams, ka tu sapratīsi, ko tu baidies savā dzīvē zaudēt. Un ka tev līdz ar to arī būs tāda skaidrāka sajūta par to, ar ko ir saistīta tava iekšējā nedrošība. Jo, īsnībā ir tā, ka vissliktāk mēs dzīvē apējamies ar tādām neskaidrām bailēm. Tādām, kur it kā man ir kaut kāds satraukums, es pat īsti nevaru nodefinēt, ka tās ir bailes, bet ir tāds nemieris, es nezinu īsti, kura to likties. Un varētu teikt tāds hronisks stress kaut kur iekšā, ja, kas visu laiku tērē lieki enerģiju. Ar to mums ir viss grūtāk, jo kamēr mēs viņu neidentificējam, tikmēr mēs arī īsti neko ar viņu nevaram iesākt. Tāpēc, manuprāt, ļoti nozīmīgs mērķis būtu iegūt lielāku skaidrību par savu nedrošību, savām šīm tādām neskaidrajām bailēm, un pie tām tu vari nonākt tad, kad tu sapratīsi, ko tu baidies savā dzīvē zaudēt. Es domāju, ka tu jūti ļoti nepatīkami, ja, par bailēm un zaudējumiem domāt un šķetināt un iet vēl dziļāk. Varbūt kaut kādas vieglākas bailes vēl, tālāk jau bailīgi ieskatīties, bet tomēr es iedrošinu tevi to darīt, jo, ja tu neieskatīsies savās bailēs, tad tu turpināsi ļaut viņām ietekmēt tālāk savu dzīvi, būtībā vadīt
tevi cauri dzīvei. Labāk būtu, lai tu tomēr vadītu arī to, kas notiek ar tevi pats. Nākamais jautājums. Kas ir tavas automātiskās reakcijas uz draudiem, bailēm, uz šīm arī neskaidrajām bailēm vai neskaidro satraukumu, par kuru es tikko runāju? Kā tu automātiski parasti reaģē, kad tu piedzīvo kaut ko tādu? Ir cilvēki, kas jūt sevī tādu lielu cīņas sparu un enerģiju, viņi grib visam pretoties, viņi grib cīnīties cauri dzīvei, un iespējams tu arī zini, ka ir cilvēki, kur tad, kad viņiem jautā, kā tev klājas, ko tu dari, viņi atbild cīnos, ja viņiem visa dzīve citreiz ir tāda kā cīņa. Jā, un arī viņiem liekas, ka visu laiku ir no kaut kā jāaizstāvas, un apkārt ir varbūt vienīgi draudi, jau uz kuriem ir jābūt gatavībā reaģēt. Tad ir otrs tipiskais veids, kā cilvēki automātiski reaģē uz šādām neskaidrām bailēm, protams, ir bēgšanas stratēģijas. Bēgšanas stratēģijas dažādos kompensācijas mehānismos izpaužās, par tiem arī jau daudz arī raidierakstā esmu runājusi. Tad mēs iedodam sev kaut ko, kas it kā sniedz kādu mierinājumu, novērš mūsu uzmanību no šīm bailēm, bet pamatā viņas nerisina, ja, kā tādi vienkāršākie kompensācijas mehānismi, arī dažādas atkarības, kurus mēs, diemžēl, pamazām izveidojam šos mehānismus lietojot, piemēram, nezinu, ja es apēdīšu ko saldu, man klāsies labāk, vai es iedzeršu mazliet kādu alkoholu, tad es atslāpšu, vai es iekritīšu kārtējā darba projektā, tad man nebūs vairs jādomā par to, cik es īstenībā esmu satraukts. Ja es visu laiku glābšu savus ģimenes locekļus no viņu problēmām, risināšu viņu lietas, viņu dzīves, ja, tad arī es varēšu novērsties no tā. Un tā tālāk. Tur atkal simtiem dažādu variantu, kā mēs bēgam no šīs neskaidro baiļu izjūtas. Protams, arī savā ziņā tāda bēgšanas stratēģija ir arī depresīvi stāvokļi, kuros mēs ieslīgstam, un arī tad līdz galam vairs neesam tādā aktīvi klātesoši, tam, kas ar mums notiek, neieskatāmies šajās bailēs, nerisinam viņas. Tas arī ir tāds stāvoklis, kas it kā ir grūts un smags, un tomēr vienlaikus arī mūs pasargā no kaut kā cita. Protams, ir arī stratēģijas, kuras izpaužas dažādi pielāgojoties citiem cilvēkiem, viņu vajadzībām, izdabājot, un tie ir veidi, kā mēs cenšamies radīt drošību. Tātad, ja es esmu satraukts un baidos, tad varbūt nemitīgi ņemoties ap citiem cilvēkiem, kuri, manuprāt, tā vai citādāk varētu mani apdraudēt, es kaut kā kontrolēju šo situāciju un radu drošību, lai gan tā, protams, arī ir diezgan mānīga. Tad, kad tu būsi piefiksējis, kādas ir tavas automātiskās, tipiskās reakcijas uz draudiem vai bailēm, iespējams uzreiz jau pamanīsi, ka dažas no tām tev patīk labāk, citas nepatīk nepavisam, bez dažām tu nevari varbūt pat savu dzīvi vairs iztēloties, bet vienlaikus arī par to jūties bezspēcīgs un dusmīgs, ka tā ir. Šobrīd tas pirmais, ko ar to varbūt varētu mēģināt, iesākt vienkārši atzīt un pieņemt, ka tev ir šobrīd šādas reakcijas, un kaut kādā grūtā brīdī tās tev ir palīdzējušas un turpina arī palīdzēt, un varbūt iekšēji arī var viņām pateikt paldies, ka viņas tik labi ir kalpojušas tavā labā. Šobrīd runa par to, ka tu vienkārši ieskaties tajā, atklāj šos mehānismus, un tad jau kaut kad tu varēsi padomāt, vai tu gribi ar tiem arī kaut ko vēl vairāk iesākt, jo zini, ka pirmais solis vienmēr ir atzīt, un otrais pieņemt. Tālāk jau trešais par to, vai tur ko mainīt vai nē, tam vēl iedod sev laiku. Nākamais jautājums, pie kura ķerties: kādas neapmierinātas vajadzības tavuprāt slēpjas aiz šīm
bailēm un automātiskajām reakcijām, šīs draudu izjūtas, kādas neapmierinātas vajadzības aiz tā visa slēpjas. Arī šis nav diezko patīkams jautājums, es zinu, bet tomēr es zinu arī to, ka ja tu uzdrošināsies ieskatīties dziļāk, lai atklātu, kas tad ir šīs vajadzības, tevī var atkal atgriezties tāda siltāka un dzīvīgāka sajūta, jo apspiežot neapmierinātas vajadzības vai mēģinot kaut kā nokompensēt viņas, mēs lielākoties vairs nejūtamies pa īstam dzīvi. Mums ir tāda nepatīkama spriedzes un vēsuma un atsvešinātības sajūta. Mēs esam atsvešināti kā paši no sevis, tā arī no citiem cilvēkiem. Tāpēc ieskatīties neapmierinātajās vajadzībās var būt skumji, tas var būt nepatīkami, bet tas var būt arī atvieglojoši. Un tad, kad tu ieskaties tajā, tad mēģini atcerēties arī, ka tevī ir dažādas šīs iekšējās daļas, par kurām es jau daudz arī esmu runājusi savā raidierakstā. Ja tu esi tikai šobrīd pievienojies mums, tad droši var paklausīties arī vēl citas epizodes iepriekš, un tad varbūt tev būs mazliet vairāk skaidrs, ko es ar to domāju. Un šeit es gribu noteikti uzsvērt, atceries, ka tevī ir kādas daļas, kuras visticamāk ilgojas pēc drošības, pēc tā, lai beidzot iestātos miers, pēc viegluma, pēc tuvības, pēc tā, lai tu varētu atdot kādam atbildību, kuras iespējams tev jau ir par daudz, un tā ir kļuvusi par tādu smagu atbildības nastu. Droši vien, ka tev ir arī kādas daļas, kas grib būt brīvas, kas grib, lai viņas ciena, lai viņas pamana, ka tās ir arī daļas, kuras grib piedzīvot tuvību, un tās ir daļas, kuras grib priecāties un kuras grib svinēt dzīvi un visādus svēkus, tā skaitā arī jauno gadu. Tad, kad tu painteresēsies iekšēji par šīm savām daļām, kuras ir ar neapmierinātām vajadzībām, iespējams tu pamanīsi, ka tur ir arī tādas vajadzības, kuras ir nepiepildītas jau ilgāku laiku, un iespējams pat no bērnības. Piefiksē arī tās, un šobrīd vienkārši tikai piefiksē, atkal atzīsti un varbūt jau pieņem, un tad tu varēsi kaut kad atkal ķerties pie tām vairāk klāt un pastrādāt ar tām un saprast, kā tu vari šobrīd pats vai pati parūpēties par savām iekšējām daļām, lai viņām klājas labāk arī ar viņu neapmierinātajām vajadzībām. Nu, un tad tagad esam klāt pie noslēdzošajiem jautājumiem, kas, protams, ir par resursiem. Tiem arī ir jābūt. Un mans pirmais jautājums par resursiem, ko es gribu tev uzdot un aicinu tevi uzdot šo jautājumu sev, kādas īpašības tevī varētu būt tādas, kas var šīs bailes un neapmierinātās vajadzības mīloši dziedināt. Un varbūt tās nav tikai īpašības tevī, varbūt tie ir arī kaut kādi talanti tevī vai kaut kas tevī, kas ir tāds, kas var šīs neapmierinātās vajadzības un šīs bailes dziedināt, kas var būt tāds spēcinošs, stiprinošs tajā visā. Un varbūt tas ir tavs kāds hobijs vai talants, vai varbūt tā ir tava spēja būt ķermeniski klātesošam. Varbūt tas ir optimisms, vai arī tas ir, tā ir tava humora izjūta, varbūt tas ir tavs maigums, varbūt tā ir tava sirsnība, vai tava spēja ieraudzīt visapkārt visā skaisto. Iespējams vēl 10 visdažādāko kvalitāšu vai īpašību, kuras piemīt tev un kuras es aicinātu tad atkal tā smuki, stabiņā, sarakstīt un varbūt arī atstāt vēl kādu brīvu vietu, lai tu varētu tur papildināt tuvāko dienu laikā šo sarakstu. Nākamais jautājums. Un šeit tad bez kaut kādiem īpaši maniem piemēriem
Es vienkārši viņu tādu atstāšu, un tu mēģini sajust, kā tas tevī rezonē, un ieklausīties sevī, kādas atbildes tu sadzirdi. Un jautājums ir sekojošs. Ko sevī tu gribētu mīloši apskaut? Ko sevī tu gribētu mīloši apskaut? Ļauj tam jautājumam mazliet uz sevi iedarboties, un tad, saklausi atbildi, pieraksti to. Varbūt tā ir kāda viena lieta, kas atnāk, varbūt vairākas, varbūt atkal vesels saraksts. Nav pareizo atbilžu šajā, ļaujies tam procesam. Un pēdējais jautājums šodien, tas tad beidzot ir nākotnes jautājums, tad par to jauno gadu, kurā tūlīt mēs jau būsim, vēl tikai droši vien dažas stundas līdz tam, ka būs jau arī 1. janvāris. Un šis nākotnes jautājums ir sekojošs. Kas tu gribi būt šajā pasaulē šogad? Kas tu gribi būt šajā pasaulē šogad? Ar šo jautājumu es negribu teikt, ka tas, kas tu šobrīd esi, ka tas ir kaut kas slikts vai nepareizs. Pilnīgi noteikti nē, vai ka tev būtu kaut kā absolūti jāmaina sava identitāte, jāpārskata savas dzīves lomas vai kaut kas tam līdzīgs. Nē. Ar to drīzāk es aicinu tevi ieskatīties visās savās esošajās dzīves jomās un kontekstos, kādos vien tu savā dzīvē atrodies, kas tu gribi būt šajās jomās. Kas un kāds varbūt tu gribi būt šajās jomās. Pārskati arī savas dzīves lomas, un mēģini sevi iztēloties visur, kur vien tu sevi redzi nākamajā gadā. Kas un kāds tu tur gribi būt. Kādu tu vēlies sevi sajust, piedzīvot, un kādu tu vēlies, lai tevi sajūt un piedzīvo arī tavi apkārtējie. Es ceru, ka šie jautājumi dos tev svarīgas atbildes un atklāsmes, kas iespējams mudinās arī vēl dziļākam, pamatīgākam darbam ar sevi nākamajā gadā, kad arī nākamajā gadā tu vēlēsies ar sevi pastrādāt, ne tādā ziņā, ka tu būtu nepilnīgs, bet tādā ziņā, ka ir labi vēlēties no dzīves mazliet vairāk, sajust sevi vairāk, būt labākās, dziļākās attiecībās, būt dzīvākam šajā dzīvē. No sirds novēlu tev laimīgu, piepildītu, labu jauno gadu, un mēs jau tad patiešām tiekamies tajā jaunajā gadā, nākamajā epizodē. Lai tev viss izdodas!